Sāksim mēs ar pirmo uzrunu. Un savā ziņā tas ir cilvēks, kurš ir savējis šeit jau kaut kādus 9,5 gadus. Ne visi, protams, viņu par tādu uztver, bet viņš ir bioloģiskais lauksaimnieks no Nīderlandes, kurš dzīvo un saimnieko Latvijā gandrīz 10 gadus. Runāsimies par augsni, kas ir lauksaimnieku lielākā bagātība, vismaz viņa prāti. Lauksaimnieki labi saprot, ka ir svarīgi uzlabot augsnes veselību, lai gūtu ieguvumus ilgtermiņā. Un mūsu viesis uzskata, ka nozares straujās pārmaiņas, veselīga augsne un spēja ar zemākām izmaksām gūt lielāku peļņu ir galvenie nosacījumi, lai paliktu formā, kur konkurence pasaules tirgus līmenī prasa rīkoties saskaņā ar zaļajiem noteikumiem. Tēma mums ir nākotnes lauksaimniecības stūrakmens ir veselīga augsne, un sagaidiet lūdzu Sijā Grīnis Organic Farming īpašnieku Ed Nordam. Ed, welcome to the stage. There you are. Yeah. There's the clicker. Yeah, okay. You can use that. Un šobrīd Menti.com ir iespēja uzrakstīt savus jautājumus un nospiediet noteikti arī submit. So to ask questions, please write them in Menti.com and push the button submit. Ed, you're on. Thanks. Thanks for the invitation to talk today on this. Liels paldies par uzaicinājumu uzrunāt jūs šodien šajā konferencē no e-agronoma un Dojus. Go today, not drive in a tractor, not drive in a car, Šodien but we go with a helicopter. es gribētu aicināt pacelties nedaudz gaisā, nevis braukt ar traktoru vai ar auto. Tātad paskatīties uz to, kur mēs esam pasaulē, kur mēs esam Eiropā. I think we can be busy on our fields all the time. Manuprāt, mēs varam strādāt mūsu laukos, Every day we spend a lot of time. veltīt daudz laika dažādām kultūrām, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu, lai govīm būtu vislielākais izslaukums vai mums būtu visaugstākās kvalitātes dārzeņi. We are in the world. Bet mums ir jāpaskatās arī, kāda ir mūsu vieta pasaulē. To go a little bit Un es gribētu šajā prezentācijā nedaudz atkāpties atpakaļ un paskatīties dziļāk. Nedaudz par mani. To be honest, I grew up in a farm in Es the Netherlands. izaugu saimniecībā Nīderlandē. You talk about arable farming in the Netherlands. Runājot par lauksaimniecību Nīderlandē, tad parasti cilvēki iedomājas dārzeņu plantācijas. Mums bija dārzeņi apmēram 100 hektāri, bet galvenokārt tiek audzēti West, we have grain. dažādi teiksim, dārzeņi, sakņu dārzeņi un arī tulpju sīpoli. Un pārējais ir The plan was graudu kultūras. to be a farmer. Jāsaka, ka es neplānoju kļūt par lauksaimnieku, es studēju turismu. Study, I pretty quick went Un into real estate. drīz pēc studijām uzsāku darbību nekustamā īpašuma jomā, 30 gadus tur strādāju. Un šī profesija nozīmē, ka mēs pirkām saimniecības lauksaimniekiem. The challenge also to make business plans. Un bija grūti Mirror sagatavot biznesa plānus un pastāstīt, kā tad tiks pelnīta nauda un kā vispār nodrošināt, ka nauda tiek pelnīta un ka tas tiek darīts efektīvi. Un tas man savā ziņā atvēra acis, jo lauksaimniecība ir interesants bizness, bet ja mēs paskatāmies peļņas robežām, tās ir ļoti mazas, varbūt 1 līdz 2%, un tikai beigās efektivitāte nodrošina peļņu. Today I'm farming self in Šodien es pats northern part of Latvia, strādāju 1500 hectares. Limbažos, man ir 1500 hektāri bioloģisko graudaugu. Mēs arī sniedzam ražas novākšanas pakalpojumus, aktīvi strādāju Sijā Baltic Organic, importējam kompostu no Nīderlandes. Is a problem with phosphor-rich manures which are composted. Kur ir problēma ar fosforu bagātiem kūtsmēsliem, kas tiek kompostēti, lai tā no tiem atbrīvotos. Un tā ir viena no problēmām Baltijas valstīs, jo šeit fosforu augsnē pietrūks. Enough about myself. Tas arī viss par mani. If we look in the world, what is going on? Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek pasaulē, mums bija, piemēram, vēlēšanas, kurās uzvarēja Trumps. A new direction. Redzam, ka ir jauns virziens. America is going for protectionism. Amerika liks uzsvaru uz protekcionismu, saukli Amerika pirmā vietā. When Trump Pirms 8 gadiem, kad Trumpu pirmoreiz ievēlēja par prezidentu, Nīderlandieši America first and Netherlands second. Nīderlandieši jokoja, ka Trumps pirmais, Amerika pirmā vietā un Nīderlanda otrā. History, you see Bet, ja mēs paskatāmies vēsturē, is one power play for welfare. tad visā pasaulē notiek cīņas par naudu un varu. You look in the
mirror what is now going Un, ja on paskatāmies uz to, kas notiek, piemēram, Ķīnā, ASV, in India, Indijā also Russia, un arī Krievijā, we see that this power redzam, ka šī vara is getting new directions. izvēlas jaunus virzienus, un mums attiecīgi ir If you look then to our jārīkojas. own situation in Europe, Skatoties uz savu vietējo situāciju, varbūt mums būtu jāatskatās Eiropas vēsturē, European Union, uz Eiropas Savienības pirmsākumiem, European Union for agricultural un tieši lauksaimniecības jomā tasks and forecast is made by Sicko Mansholt. īpaši ieguldījumu deva Siko Mansholts, kas ir no Nīderlandes. And if you look, what was the main target? Un, ja paskatāmies uz galvenajiem mērķiem, kāda bija pēc kara, tad tie bija Never hunger again. nodrošinātība ar pārtiku, lai nekad vairs nebūtu bada. We had in 1944. Šāda situācija izskatījās 44. gadā. Cilvēki Amsterdamā stāva rindā, jo nav pārtikas. Get some potatoes. Viņi brauc ārpus pilsētas, lai mēģinātu nopirkt kaut kādus dārzeņus. Europe was full with this item, never hunger again. Un 45. gadā, tieši pēc kara, Eiropā bija šis ļoti aktuāls sauklis, kā vairs mums nekad nebūs bada. Un visa lauksaimniecības sistēma ir balstīta arī tieši uz šo pieeju. Kā tas tika panākts? In the structure of agricultural farming, Ja mēs paskatāmies uz lauksaimniecības struktūru Eiropā pēc kara, tad principā bija mazās saimniecības, 1, 2, 3 hektāri, 5 govis, 2 zirgi. in the Netherlands, they made a system Un Nīderlandē tika izveidota sistēma, where you had the obligation to give your kur bija pienākums lands to the government. nodot savas zemes valdībai. This land was spread everywhere, and at the end you got it back home. So with a forced Un notika dažāda veida, teiksim, lauku restruktūrizācija, the whole efficiency, kas ļāva uzlabot lauksaimniecības efektivitāti. there's no traveling more on the roads. Vairs Big blocks. nebija īpaši jābrauc pa ceļiem, jo bija liela zemes bloki. This upscaling also happened in Un- Eastern Europe. Šāda mēroga palielināšanās notika arī Austrumēropā, kolhozos, bet mēs gan redzējām, ka nebija varbūt tādas apņēmības strādāt. Jā, protams, kolhozi bija lieli, daudz cilvēku strādāja, bet efektivitāte bija nulle. Efficiency Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek Rietumēropā, tad tur efektivitāte sasniedz ekstremāli augstus līmeņus. Ja pirms kara lauksaimniekam bija 20 govis, tad bija 4 darbinieki, kas šīs govis kopa. Tad tagad vienam 65 cows. lauksaimniekam var būt līdz pat 100 govīm. No 65 līdz 100 govīm viņš var mierīgi ar tām tikt galā. Went up pretty quick. Nu, tā tad efektivitāte strauji palielinājās. What we also did see is that Mēs arī redzējām, ka ka lauksaimniecība aktīvi nodarbināto darbinieku skaits diezgan strauji samazinājās. 19. gadsimtā 40–45% no visiem strādājošiem strādāja lauksaimniecībā, vienkārši lai nodrošinātu nepieciešamo pārtikas daudzumu. 2010. gadā šis īpatsvars bija tikai 3%, un šīs izmaiņas nodrošinātībā ar pārtiku, efektivitātes palielinājums ļāva veidot Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku. Vēl tas nodrošināja, ka mēs aizvien mazāk naudas tērējam pārtikai, vai aizvien mazāku procentu mūsu ienākumu tērējam pārtikai. Kādreiz tie bija pat 65% no visiem mūsu ienākumiem, bet tagad varbūt tikai apmēram 10%. Un kāds bija mērķis? Viens no lielākajiem mērķiem bija nodrošināt, ka mums nekad vairs nav bada. Un otra lieta - pārtika kļuva par daļu no industrializācijas procesa. Jo visi tie darbinieki, kas vairs lauksaimniecībā nebija vajadzīgi, viņi varēja strādāt rūpnīcās. Mums bija nepieciešami darbinieki rūpnīcām. Šis darba spēks kļuva pieejams, un mūsu ienākumu daļa, ko mēs tērējam pārtikai, pastāvīgi samazinājās no ļoti augstā vēsturiskā līmeņa. Un tas bija tāds svarīgs Eiropas Savienības stratēģijas elements, proti tā tad nekad vairs nav bada, labklājība un
darba spēka nodrošināšanu ne lauksaimnieciskām nozarēm. Paskatoties uz sistēmu, tieši lauksaimniekam mēs varam teikt, ka visa sistēma balstījās uz vienu lietu. based on tons Tātad and hectares. rezultāti balstoties uz tonnām un hektāriem, Prices un Eiropas Savienībā bija fiksētas cenas. stimulated to produce. Lauksaimnieki tika stimulēti ražot, Entrepreneur simply nevis kļūt par uzņēmējiem, bet vienkārši par daudzu tonu ražotājiem, tonu krējuma, tonu sviesta, un cena tika nodrošināta. Jums vienmēr samaksāja. if you look to the structure of the European Union, Paskatoties uz ES struktūru old European countries and the new un European salīdzinot jaunās un vecās ES dalību valstis, jo Latvija un citas Baltijas valstis pievienojās relatīvi vēlu, attiecīgi mums nav šīs vēstures, līdzīgi kā rietumos. for the efficiency on farms, Paskatoties uz high efficiency farming, saimniecību efektivitāti vecajās ES valstīs, tā ir augsta. 13-14 tons of wheat, cows, 13 Nīderlandē, piemēram, no govs izlaukums ir 13 100 tons of sugar beets. tonnas cukurniedru, atvainojas cukurbiešu If you look to new European ražība ir ļoti augsta. efficiency is much lower. Jaunajās ES valstīs efektivitāte ir daudz zemāka. I see the problems in the West. Un We have discussions about water augšņu pollution. We have discussions auglība. Rietuma Eiropā ir problēmas, ir piesārņojums, ir pārmērīga mēslojuma līmeņi, piemēram, ar slāpekli, ar fosforu. Tad savukārt Baltijas valstīs ir tieši pretēja situācija. Visi šie līmeņi joprojām ir diezgan zemi. Un tas pats attiecas uz augšņu aktivitāti, the production. arī uz ražību. And for example, farming education. Arī izglītību lauksaimniecības jomā. Practicants, which come Ja from es Dutch saņemu praktikantus no farmers, send them with Nīderlandes, tractors, I can send them with a seeder, with a combine. es viņus They'll learn everything. varu iesēdināt traktorā vai kombainā, un viņi visi iemācās. Bet, ja man ir praktikanti, teiksim, no Priekuļiem vai no Jelgavas, The level, to be honest, tad simply jāsaka, true, the level is lower, tad viņu zināšanu līmenis par lauksaimniecību ir zemāks. much higher. Tātad, attiecīgi, šis līmenis rietumos ir daudz augstāks. Farming's infrastructure. Tas pats attiecas arī uz lauksaimniecības infrastruktūru, kas rietumos ir ļoti attīstīta. Piemēram, ja jūs audzējat kartupeļus vai dārzeņus, tad rietumos We have trading houses. We ir all farmers have storage tirdzniecības nami, ir noliktavas, ir houses. Technique is closed. speciālisti, kas palīdz pārdot, ir tehniķi. Tā tad ir visa šī infrastruktūra, lai visu laiku varētu pārdot un piegādāt. Be imported Un, from Turkey. ja kaut kas ir jāimportē no Turcijas vai no Āfrikas, This whole logistics hubs. tad ir arī loģistikas centri, kas atrodas rietumos, nevis austrumos. We want to improve that. Ja mēs vēlamies uzlabot šo situāciju, Also this mums ir infrastructure jārīkojas, mums ir jānodrošina, ka infrastruktūra arī Eiropas austrumos ir labāk attīstīta. I look to innovation. Skatoties uz inovācijām, Nīderlandē Prices today up to 150,000 to 200,000 euro. Extreme mums high. ir ārkārtīgi augstas zemes cenas līdz pat 150-200 tūkstošiem eiro. Un tas ietekmē lauksaimniekus, un nav viegli atmaksāt aizdevumus. Tomēr zemnieki joprojām pērk, joprojām darbojas, How they do it. un kā viņiem One tas of the izdodas. things is simply to have a high drive, a Un high motivation. viens aspekts, protams, ir augstā motivācija palikt lauksaimniecībā un virzīties uz priekšu. You have sometimes 5 farmers, and they are all Dažkārt uz vienas ielas dzīvo pat 5 lauksaimnieki, kas savā starpā konkurē un mēģina atrast visus iespējamos veidus, kā panākt uzlabojumus, piemēram, uzlabot ražību un tā tālāk. the West and Un, ja es salīdzinu rietumus un austrumus, tad es redzu, ka ir atšķirības. the innovation competition to move Inovācija, forward konkurence, is much doties higher uz because priekšu simply they un vēlme need to doties uz priekšu stay alive. rietumos ir daudz lielāka, jo vienkārši ir jāspēj izdzīvot. If you look where we are in agriculture, Ja mēs today, paskatāmies uz mūsdienu what is the lauksaimniecību, paradox of the farmer? tad lauksaimnieks saskarās ar tādu If you look paradoksu, from European Union, ka, ja teiksim, mēs lūkojamies uz Eiropas Savienību, mums ir zaļais kurs the green thinking un viss šī zaļā domāšana, to leave the earth better behind is that we got it. lai zeme paliktu labākā stāvoklī, nekā mēs to We saņēmām. have a business to run. Bet no otras puses mums ir uzņēmumi, mums ir All the time bizness, need to think, un mums visu laiku ir jādomā, do we go for this greening issue? ko mēs darīsim, vai mēs liksim uzsvaru uz zaļināšanu vai uz ekonomiku un naudu. And I think everybody in his soul, if you have this business, Un es domāju, ka visi, kas strādā biznesā, viņi visi no sākuma izvēlas naudu. paying your bills,
Jo tik līdz jūs pārtraucat maksāt rēķinus, izbeidzas arī jūsu uzņēmums. No otras puses, pirms 2 slaidiem es parādīju, farming structure. kāda ir ES lauksaimniecības struktūra. Tātad viss balstās uz izmantotiem resursiem un panāktiem rezultātiem tonnās un hektāros. Infrastructure. Pašlaik visa mūsdienu infrastruktūra, visa ES politika ir tieši tāda pati, Because for what we get paid, jo mēs saņemam we naudu get paid for tons. par tonnām, par saražotām tonnām, pārdotām tonnām, We get money for the flowers which have a very good smell bet vai mēs saņemam naudu par ziediem, kas smaržo, by growing in the soil and not on water. vai par to, ka mēs audzējam augsnē, nevis ūdenī, vai par produktu garšu, vai par uzturvielām. To make a long story short, Īsumā jāsaka, ka tā nav. Mēs naudu par to nesaņemam. Mēs saņemam naudu par tonnām support we get on hectares. un atbalstu saņemam par hektāriem. Tons and hectares. Tātad viss balstīts uz tonnām un hektāriem. But on the other side, No otras puses, if we look in the European Union, ja paskatāmies uz happening? ES, From one side, Tad no the vienas European puses Union is giving all kinds of ES green thinking. liek uzsveru uz zaļo kursu, nosaka dažādas pienākumus, We need to operate bet vienlaikus in a world mums ir jādarbojas pasaulē, where the European Union is making free trade agreements kur with ES several noslēdz brīvās tirzniecības nolīgumus ar dažādām valstīm no dažādiem kontinentiem, piemēram, no Latīņamerikas, ar Kanādu tiek noslēgts līgums, ar Taizemi, with Turkey. Turciju. If you see what this means, Ja paskatāmies uz to, ko tas varētu nozīmēt, borders get open for products, tas nozīmē, ka robežas tiek atvērtas produktiem, kas tiek ražoti condition, which is sometimes more favorable, apstākļos, kas ir labvēlīgāki dažkārt, un arī vietās, kur var izmantot dažādas metodes, pesticīdus, ķīmiskās vielas, list in the European kas Eiropas Savienībā ir melnajā sarakstā. And this is simply happening. In this world we need to act. Tāda ir tā mūsdienu pasaule, kurā mums ir jādzīvo. If we look on the other side to ourselves, Paskatoties uz sevi, uz to, kur mēs esam Baltijā, if we look to some maps, and this is un simply data what paskatāmies you can uz get from internet, kāliju un fosforu from the European Union, if you look līmeni at augsnē, levels, attiecīgi šīm kartēm, ko mēs varam red, ielādēt internetā, Central Europe, West Europe, blue. mēs redzam, ka fosforu ziņā We are low in mums potassium. pietrūkst šī te minerāla, mums pietrūkst kālija, mums ir zems pH līmenis. If you see that soil fertility in West Europe, Central Europe is basic or even over-fertilized, Ja mēs paskatāmies uz augsnes auglību Centrāla Eiropā, Rietuma Eiropā, tad tur ir pārmērīga mēslojuma lietošana, tāds pamatlīmenis augsnes auglībai. under the basic level, Bet we still have a need to repair our soil. Latvijā, Baltijā mums ir jāuzlabo augšņu stāvoklis, jo tas varbūt pat ir zem šī te pamata līmeņa. Mums ir jānodrošina, ka augsnē ir visas nepieciešamās uzturvielas. No vienas puses mums ir jākonkurē pasaulē, kas kļūst aizvien atvērtāka, Also a political issue. kur pārtika ir kļuvusi par politisku Power play jautājumu. what's happening in the world. Notiek varas spēlītes. Think green Un mums šajā situācijā ir jādomā zaļi un jārīkojas in a situation where a lot of our soils situācijās, kur daudzas mūsu augsnes right nav standard. atbilstoši mēslotas. If you look to some data Paskatoties uz datiem in Europe, par you Eiropu, see, for example, the land prices for 1 tad hectare. mēs redzam, ka I already zemes mentioned cenas par vienu Netherlands, hektāru 50,000, up ir to ļoti 100,000 augstas. Mums pat ir 150, 200 tūkstoši par vienu hektāru aramzemes. I can assure you, we are Tabulā still in the cheaper zone. es varētu, tur varbūt tā nevar redzēt, bet mēs joprojām esam lētajā zonā. Baltijā ir viszemākās zemes cenas. So we are still low here. Tātad šeit zemes cenas vēl ir zemes. And the same is if you look to labor costs. Un tas pats attiecas uz darba spēka Our labor izmaksām. costs, if you look on European Mūsu scale, darba still spēka pretty low. izmaksas, ja mēs paskatāmies Eiropas līmenī, ir joprojām diezgan zemes. This table with the green colors is really interesting. Un es domāju, tas attēls ar zaļām krāsām ir diezgan interesants. Workers Ja mēs paskatāmies uz darbinieku darba rezultātiem in farms in the Baltics, un finansējumu Baltijas almost the lowest
saimniecībās, tad jāsaka, šie rādītāji, šie rādītāji Baltijā ir gandrīz viszemākie. Tātad mums ir zemes cenas, zemes darba spēka izmaksas, maza finansējuma. Mēs zinām, ka Latvijas bankas nebūtu negrib nekādus kredītus piešķirt. Vienmēr ir ļoti liela šī piesardzība, vai jūs tiešām varēsiet atmaksāt. Un, ja mēs paskatāmies uz līdzīgu finansējumu Nīderlandē, kur mazām saimniecībām ir miljoniem parādu, tur joprojām šāds finansējums ir pieejams. Un tagad paskatīsimies uz darbinieku ienākumiem lauksaimniecībā. Darbinieki var būt arī paši īpašnieki, ja ir ģimenes saimniecība. Tad arī šeit ir mazs rādītājs. Mēs Latvijā esam beidzamās vietās. What is the conclusion of this? Ko mēs varam secināt? From one side, we need to No act vienas puses mums ir jārīkojas, more competitive mums ir jābūt konkurētspējīgākiem, in Europe. skatoties uz to, kas notiek Eiropā, ņemot vērā, ka ir šī atvērtā konkurence, ka ir brīvās tirzniecības nolīgumi, mums ir zemes cenas, dažādas izmaksas ir diezgan zemes, bet vienlaikus mūsu ienākumi arī ir salīdzinoši zemi, ja mēs salīdzinām ar rādītājiem Eiropā. No, Un nav jau arī tā, ka tomēr viss ir we negatīvs. have rain. Mums ir lietus. And I had a few years ago a nice talk with a friend. Pirms dažiem gadiem man bija saruna ar kādu Nīderlandes draugu, In Russia. I don't know, he's still there. kam bija saimniecība kādreiz Krievijā, Orlā. Saying to him, Es nezinu, vai viņš vēl tur darbojas, un es teicu, nice black soils, what ka man tik ļoti gribētos tieši tādas pašas melnzemes kā tev, ka man kaut kas ir jādara, jo citādi man nekas neaugs. but at Un viņš teica, zini, it on a different way. paskaties uz to citādi, tev ir lietus, We have a small amount of rain. mums ir ļoti maz lietus. And you can do fertilization what you Un var mēslot, cik grib, bet ja lietus nav, nekas neaug. rain. And if you look to this Tātad number, viss noslēpums slēpjas lietū. we are pretty okay. Un Baltijas valstīs šie rādītāji ir diezgan labi. Another thing is our temperature. Vēl mūsu temperatūras režīms. Growing grains, if you Lai look audzētu in graudaugus, piemēram, Rumānijā, Čehijā, or Spain, Spānijā, it is getting too hot. tur kļūst pārāk karsti Ponds are filled up. brīdī, kad nogatavojas kukurūza. Our temperatures Un always in the right atmosphere. It's mums 18 joprojām ir degrees, diezgan 22 zema šī temperatūra. Ir 18-20 grādi, kas ir ideāla temperatūra graudaugu audzēšanai. This slide I show often in Šo presentations. slaidu what I es give. bieži rādu. Always looks a little bit technical, Nu, un tas tā izskatās really varbūt interesting tehniski, to look at and to bet go to a ir little bit interesanti deeper. paskatīt. Nu, varbūt, ka jāpaskatās arī dziļāk. If you see this table, Ja jūs redzat šādus attēlus, tad šeit mēs salīdzinām Limbažus un Bratislavu Slovākijā. and what you see is that in Czech Un Republic, te var redzēt, ka Čehijā, a longer time where your crops can grow. You have more ka ir growing, ilgāks but during this periods, kuru laikā kultūrāgi var augt, period, tomēr šajā veģetācijas there are also periodā more extremes. ir arī vairāk ekstremālu Being cold. apstākļu, gan ekstremāls augstums, gan ekstremāls karstums. Un sezonā The up and downs during var the day redzēt, ka with night and day temperatures dienas un nakts high temperatūras and that means that plants all the time go from ievērojami mainās. Attiecīgi augi aktīvi aug vai ir miega režīmā, aktīvi aug vai ir miega režīmā. Tātad visu laiku notiek šī pārslēgšanās. Bet Baltijas valstīs ir pilnīgi citādi. Mums ir ļoti īsts veģetācijas periods. but in this time Bet šajā laikā we have a lot of light. mums ir daudz gaismas. It's almost there that it not get dark. Nu, ir pat tā, ka varbūt vasaras vidū nemaz tik īsti tumšs nepaliek. Between day and night. Mums ir diezgan vienmērīga temperatūra un atšķirības ar dienu un nakti ir maza. That our plants Attiecīgi mūsu augi go explosive. eksplosīvi And they also aug, need to do this un viņiem tas ir arī because to jādara, get these yields, jo these ir comparable yields with Central Europe, jānodrošina ar Centrālu Eiropu līdzīgs salīdzināms ražīgums, un tas viss ir jānodrošina ļoti īsā veģetācijas periodā. climate is very sensitive Attiecīgi mūsu klimats for things which ir are not in ļoti order. jutīgs pret kaut ko, kas varbūt nav atbilstošs. Nu, teiksim, ir ļoti mitrs pavasaris, tur tiek zaudēta nedēļa. Ponds need to be filled.
We have no sun or something. Again, Varbūt nav atbilstoši saules gaismas apstākļu nogatavošanās periodā. Atkal tiek zaudēta nedēļa. things in the growing process to get the max yield Attiecīgi mums nav visi šie faktori, lai nodrošinātu maksimālu ražīgumu. is that your soil is active. Un svarīgi arī ir tas, ka augsne ir aktīva, jo šajā ļoti īsajā periodā, Say, if you seed, your seed has something like a chip. es gribu teikt, ka First what you do is which growing condition, sēklas ir tāda kā mikroshēma, what is missing. un no sākuma tiek pārbaudīts, kādi ir temperatūras apstākļi, vai ir kādi augšanas apstākļi, vai ir nepieciešamās svarības vielas. Un sēkla grib augt pēc iespējas ātrāk, bet ja kaut kā Self-protection mode. pietrūkst, tad sēkla pārslēdzas uz pašaizsardzības režīmu. Un, ja šāda perioda ir pārāk ilga, tad mēs nevaram nodrošināt maksimālo ražību. If you compare that with Central Europe, Un, ja mēs to salīdzinām ar Centrālu Eiropu, because of the longer season, tad tur ir daudz vairāk iespēju, jo augšanas sezona ir garāka. Un, ja varbūt ir nedaudz lielāks karstums vai mitrums, tad notiek kompensācija. Bet pie mums tādas iespējas nav. this I already mentioned. Šo jau es minēju. We have lowland prices. Mums ir Low zemes, land prices, low zemes labor cenas, costs, īres cenas, zemes darba spēka izmaksas, and low income, blah, blah, blah. maz ieņēmumi un tā tālāk. One of the keys to get competitive Viena no atslēgām konkurences nodrošināšanai un uzturēšanai work on our soils. ir darbs ar mūsu augsnēm, jo dati The data is public. You can get it from internet. ir publiski everywhere. pieejami Our internetā. levels, nutrients levels. Mūsu barības vielu līmeņi ir zemi. If you have active soils, you have higher yields. Jums ir you have aktīvas stronger augsnes, liela ražība, plants. spēcīgāki In augi. the direction of like what Europe's like. Tad mēs varam virzīties Eiropas virzienā. Jo, ja ir spēcīgāki augi, mums vajag mazāk pesticīdu, mums ir lielāks barības vielu daudzums un attiecīgi beigu beigās kvalitāte un kvantitāte vienkārši nozīmē peļņu. What is missing in the Baltics Baltijas valstīs pietrūkst is a strong infrastructure, spēcīgas infrastruktūras, a chain of storage facilities, of glabātuvu processing plants, ķēdes, pārstrādes rūpnīcu, piegādātāju ķēžu, nav tirsniecības atbilstošu uzņēmumu, loģistikas centru. banking system. Arī banku sistēma nav aktīva. Therefore, working together in cooperatives, Varbūt būtu vairāk jāstrādā kooperatīvos, ne tikai lielos, bet arī mazos. act together. Starp dažiem lauksaimniekiem pērkot tehniku kopā, daloties ar izmaksām. In farming, Jo pašlaik mēs redzam, ka lauksaimniecībā mūsu only rising. peļņas un zaudējumu līdzsvaru punkts visu laiku ceļas augstāk, un lai mēs nodrošinātu konkurētspēju, mums šīs izmaksas ir jāsamazina. Here a picture Tā, of some wheat. jau tuvojos noslēgumam. Šeit es iekļāvu no savas saimniecības kvieša attēlu, miežu, vasaras kviešu. People attēlus. often ask me, Tad cilvēki bieži man jautā, jūs esat bioloģiskais lauksaimnieks. from your strong belief again, Vai tas tāpēc, ka jūs tā ticat tam, vai vienkārši esat romantiķis, bioloģiskās lauksaimniecības piekritējs? the discussion is about to be Un es saku, ka es nedomāju, ka mums vispār par to būtu jārunā. everything starts with healthy soil. Jo viss sākas ar veselīgu augsni, If you have your soil central, un you can work ja also visa centrā ir augsne, tad var strādāt arī tradicionālā veidā, stronger plants. mēģinot nodrošināt spēcīgākus augus un pēc iespējas mazāk izmantojot mēslojumu un pesticīdus, lai palielinātu ražību. Plowing and seeding and the rest do nothing. Ja strādājam bioloģiski, ir jāizmanto ne tikai dažādas augsnes apstrādāšanas tehnikas, bet arī ir jārūpējas par kultūra augu kvalitāti. Un tad vairs nav tik svarīgi, vai ir tradicionālā vai bioloģiskā saimniecība. If we want to stay competitive, Ja vēlamies saglabāt konkurētspēju ES, pat pasaulē, I think we have really a big job to do. manuprāt, mums ir ļoti daudz, kas jādara. And I think it's also something what needs attention. Un es domāju, ka tam būtu jāpievērš uzmanība arī valdības līmenī, Because if I see what is jo happening, paskatoties uz to, kas notiek Briselē, what other countries are fighting for, un to get the paskatoties best uz to, par ko situation cīnās for their citas farmers, valsts, kas mēģina panākt saviem lauksaimniekiem vislabākos nosacījumus, man dažkārt rodas tāda sajūta, varbūt raugoties no attāluma, ka mēs runājam par detaļām, or we say nothing. vai nesakam neko, jo esam maza valsts,
We go in the flow. Mēs vienkārši But if you see that we have plūstam those šajā te parameters, plūsmā kopā ar lowest citiem. costs, we have the lowest, but we make no money. Bet ņemot vērā šos parametrus un šīs zemās izmaksas, un mums joprojām ir maz peļņas, tad esam pārliecināti, ka atbild uz šo problēmu slēpjas augsnes veselībā. Attention. Mums ir jāpievērš uzmanība, valdības uzmanība šiem aspektiem, arī Briseles uzmanība. Mums ir jānodrošina lielāka elastība augšņu kvalitātes uzlabošanai. Look what was in September in the news. Paskatoties uz ziņām septembrī, mēs redzam, ka izskatās, ka arī Briselē tiks dots vairāk iespēju valstīm rīkoties valsts līmenī. Tātad nebūs tikai tā, ka būs tikai man šis evaņģēlijs, šīs norādes, un jūs darīsiet tā, kā es teikšu. Nē, tagad valstīm būs vairāk iespēju ņemt vērā savas konkrētās specifiskās vajadzības. And I think this is one of the, Un es domāju, like the hand which is coming out from Brussels. šī ir tāda Briseles pastiepta roka, kuru mums būtu jāsatver, un mums ir jāizmanto sev pieejamās iespējas, lai uzlabotu mūsu augšņu stāvokli. Paldies par uzmanību. Es būšu vēl kādu laiku šeit. Ja jums būs kādi jautājumi, tad nekautrējieties arī sazinieties ar mani. Paldies! First, Pirmkārt, jūs minējāt ļoti daudz lietu, kas jau Eiropā ir vairāk vai labāk, vai arī par šīm augsnēm. Vai mēs Latvijā darām kaut ko pareizi? Mēs Latvijā darām daudz ko pareizi. Jūs varat domāt, ka šis mans stāsts bija tāds negatīvu aspektu pilns, bet es domāju, ka mēs to varam izmantot kā tādu acu atvērēju, lai mēs varam pamanīt, kas mums ir jādara. Uz visu var palūkoties dažādi. Ja mēs skatāmies globāli uz lauksaimniecības nozari, mums ir ļoti daudz priekšrocību. Tomēr, ja zeme, ja augsnē ir tukša, mēs nevaram sagaidīt labas ražas. Nākamais jautājums. Ja kāds jautātu no jūsu kolēģiem no pārējās Eiropas, kādēļ jūs izvēlējāties Latviju lauksaimniecībai? Klimats, lietus, zemes cenas, ja rīkojas gudri, var ļoti labi virzīties uz priekšu. Es šobrīd strādāju 9 gadus. Es samaksāju par 100 000 par šo saimniecību, un šobrīd mums ir, kā bioloģiskai saimniecībai, mums ir salīdzinoši, mums ir ļoti liela saimniecība, bet, protams, tas viss ir pamazām sasniegts. Šobrīd, protams, ir mazliet grūtāk, bet tas viss ir iespējams. Mums ir vēl daži jautājumi, tādi ļoti specifiski. Ja sakāt, ka būsiet visu dienu, bet līdz priekšpusdienas būšu noteikti šeit. Tātad, ja ir kādi īpaši, specifiski jautājumi, Eds būs šeit, lai atbildētu uz tiem. Tā kā liels paldies!